Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā daudz viet Alūksnes novadā norisinājās atceres pasākumi. Pie mātes tēla Alūksnē notika piemiņas brīdis, pulcējot ļaudis un atgādinot par nežēlīgu un skaudru laiku Latvijas vēsturē – 1949. gada 25. marta deportācijas. Bet Alūksnes novada muzejā atvērta patstāvīgā ekspozīcija Drūmākās lapuses Latvijas vēsturē – deportācijas. Par ekspozīcijas dizainu izstrādi mēs uzticējām dizainerei Madarai Matisonai, ar kuru jau mums iepriekš ir bijuši veiksmīga pieredze ekspozīciju realizācijā. Piesaistot Valsts kultūra kapitāla fonda muzeja nozares attīstības programmas un Alūksnes novada pašvaldības finansējumu, pirms gada mēs uzsākām šīs jaunās ekspozīcijas realizāciju. Jaunajā ekspozīcijā chronoloģiskā secībā ietverti Alūksnes novada iedzīvotāju stāsti, viņa emocionālie pārdzīvojumi no izsūtīšanas brīža līdz iespējai atgriezties dzimtenē. Ekspozīcijas ir arī kā piemiņas apliecinājums tiem, kurus skārušas represijas un tiem, kuri dzimtenē neatgriezās. Ekspozīcijas stāstu varēs izzināt pētot informatīvos tekstus, iepazīstoties ar 63 Alūksnes novada ģimeņu deportēto dzīves stāstiem, aplūkojot dokumentus, bagātīgās fotoliecības, kā arī ģimeņu personīgās lietas. Ļoti skaisti, labi, tiešām ir ļoti skaisti. Muzejs ir pastrādājis tā, kāda es tev teikšu, Cepurinu. Mamma tak bija vēl jauniņa, pāri 30 gadiem tikai bija, jā. Tās divas vecākās māsiņas, tās gāja skolā, jā. Mēs jau citi negājām skolā. Un galvenais, mammai 7 bērni. Un izsūtīja ar visiem. Nebija jau mammīte mūsu bagāta, bija maza saimniecība, bet redzi, kā tēvs bija šitās aizsargs, jā, viņu Krievs gribēja ielikt cietumā, jā, vācietis viņu atkal savā pusē, viņš nekur negāja un aizbēga, un bija kā meža brālis slēpās. Ekspozīcijā iekļaut arī informācija par alūksnietes Velgas Potnieces ģimeni, kur pārbaudas filtrācijas nometnē aiz polārā loka bijis viņas tēvs. 45. gada 15. maijā viņš Kuldīgā bija darba jautājumos, un uz ielas tika saņemts ciet, un tāds, kā viņš bija darba uzvalciņā, bet nekā cita, tika aizsūtīts kājām uz Liepāju. Un Liepājā tika turēts tur noteiktu laiku. Un pēc tam, bez kāda tiesas sprieduma, bez kā, viņš tika pārvietots uz Abezu. Un tur bija apstākļi šausmīgi, vajadzēja gulēt uz sāniem, necilvētīgos apstākļos. Līdztekus saturiskiem un vizuālajiem dizainam ekspozīcijā iespējams dzirdēt audio ierakstus, kā arī tematisko noskaņas skaņu celiņu, ko komponējis Zigmārs Miemis. Ekspozīcijas nozīmīga auditorija ir jaunieši, un līdz ar tās atvēršanu skolēniem no 7. līdz 12. klasē būs pieejamas izglītojošas nodarbības, lai vēstures posmus un ekspozīcijas saturu varētu izzināt padziļinātāk.